tas kultūras šoks pirmais bija tāds, ka tu aizbrauc uz Beļģiju, un tev iedod uzreiz jaunu mašīnu. Tas tam laikam bija super svarīgi. Kāda? Peugeot 308. Nekad neaizmirsīšu. Bija sniegs un vasaras riepas un viss, bet es par cik es esmu no Latvijas, man nebija problēma, bet tur pāriem bija traki. Tas ir viens, tev uzreiz ir jauns dzīvoklis. Ņemot vērā faktu, ka mēs dzīvojam Trietā Raunsielas dzīvoklī, tev pamatīgs sitiens ir emocionāli. Un, protams, tas bija ļoti visforši. Vienam pašam. Un, man liekas, 4 istabas un ir balkons un viss. Tiešām, man liekas, es tikai gludekli aizgāju nopirkt. Pārējais viss tur bija. Un pirmajā gadā kaut ko tādu saņēma Beļģijā, kur tu pa Beļģijas basketbolu neko tā kā daudz nezināji. Tad tu aizies uz zāli, tur ir 5000 zāli, kur vienmēr ir pilna. Tad tev iedod drēbes, komandas ekipējumu, un tur nav tikai... Bija treniņu formas, bet es šaubos, ja mums bija tur... Ārpus nebija? Kaut kas bija, bet katrā ziņā tas apjoms, ko man deva, ja tur varēja zeķis, jo katru dienu tu varēja iet un ņemt, un tev ir fizioterapeiti, un tiešām super profesionāli, un tam laikam ļoti profesionāli, un tas bija tāds liels... Es neko tādu katrā ziņā negaidīju. Bet, kaut kāda sadzīve ārpus laukuma, tas nozīmē, ka tev visi šie apstākļi ir, tas nozīmē, ka nav, daudz saka, ne par ko nav jāuztrauc, tikai basīt var spēlēt, bet tu tomēr esi 20 gadus vecs tajā brīdī. 19. Pat 19, jā, vēl. Toreiz, jā. Nē, uztraukums bija, ko man tagad darīt, kā man darīt. Man bija tās e-studijas tajā laikā saucās. Atceros, ka man vajadzēja obligāti datoru pirkt, printeri, es tur tajā laikā tur printēju tos visus materiālus, mēģināju mācīties, plus vēl tie telefonu zvani, nebija ne Skype, nekas. Tev bija tāda kartiņa, kur tu runāji tik ātri tā kā Eminems, jo tev bija 12,5 eiro tu nopirki, un tur goda vārds vai kāds 5 minūtes ātri piezinīt vecākiem, un tas arī viss, un tur tās īziņas garās varēja, kaut 160, man liekas, tās zīmes varēja, un nedod Dievs tu pārkāp. Un katrā ziņā tas viss, tagad tas ir smieklīgi, loģiski, bet tajā laikā tu jau esi tāds, neesi tāds kā tagad 18 gadnieku, un nav tās iespējas tādas, Un tev bija, tu bieži bija vientuļš, es lasīju ļoti daudz grāmatas, atceros, noskatījos visas iespējamās filmas nomā DVD. Tev bija daudz... DVD nomas, tas arī ir laikmets, vai ne? Tas ir laikmets, jā, un tad bija ļoti daudz brīvā laika. Tev bija kaut kādā mērā jāiepazīstās ar tiem cilvēkiem, ar tiem vecākiem spēlētājiem, kas bija amerikāņi. Es uzreiz sapratu, ko es tur tāds jaunais tur vilkšos, un viņiem tur sievas, bērni un dzīvi. Tu viens aizbrauc? Es biju viens, jā. Viens. Draudz, jā, viens. Un es dzīvoju, principā, ļoti vientuļi sākumā. Un Beļģi tie jaunie varbūt, es nezinu, vai es tur biju Austrumēropietis, vai viņiem nepatika, es daudz spēlēju priekš savu vecumu, vai kaut kāds cits. Es beigās, protams, sadraudzējos, bet, teiksim, tie pirmie mēneši bija grūti. Tur nav ko noliekt. Jā, vai arī, varbūt tā bija arī mana problēma. Es nemācēju integrēties, ko es noteikti šobrīd ar savu pieredzi varētu izdarīt daudz ātrāk un varbūt prasīt. Bet valoda? Tur franciski viss? Jā, tur bija pilnīgi franču valoda, daži runāja angliski, treneri, bet otrais tādā broken English runāja, un tas otrais treneris bija franču valodas skolotājs, un tad viņš man mācīja franču valodu. Un viņš nāca, mācīja franču valodu, man bija privāstundas franču valoda, un es gribētu teikt pēc pusgada, franču valoda ir ļoti, es gribētu teikt, grūta valoda, līdz tādām kārtīgai gramatikai mēs netikām. Tur jau arī fonētiski vispār izmainās visu. Aujourd'hui ir šodien. Un apsties beigās iegulē, kā tas aujourd'hui rakstās. Tur nevar to. Tur vajag kaut kā nopietni priekšzināšanas. Vajag kaut ko, jā, bet man, es negribētu teikt, ka man ļoti padodās valodas, bet mazliet padodās, un es pēc pusgada mierīgi, nemierīgi, bet varbūt tagad pārspēlē, bet es komunicēju ar viņiem franciski. Tad jau tas arī bija tas iemesls, kāpēc viņi tev pieņēma beigās. Jā, un tad, protams, caur spēli arī, tev vajadzēja izsist to savu ceļu, un tur kaut kādu... Tev tas status, jā, tā kā viņu acīs droši vien tev bija... jātaisno tas, kāpēc es tur esmu, jā, un tas kredits īstenībā, par to mēs varam vēlāk runāt, man liekas, bija pārspīlēts no treneru puses, es nezinu, jo man neviens Giovanni Bozzi. Itālis, starp citu, jā. Itālis, kas ir... Bet viņš Beļģijas izlases treneri arī. Jā, pēc tam, un viņš ir bijis, viņš tagad ir prezidents Charleroi, man liekas. Jā. Un
es varbūt neatceros tās viņa, ja mēs par treneri tagad, es varbūt neatceros tos viņa to taktisko dziļumu un to basketbolu izpratni, bet mēs vinnējām Beļģijas kausu no undergroundiem un zaudējām pēdējā spēlē Charleroi 3-2 sērijā un būtu vinnējuši, nebūtu lampas sakarsuši un izplīsuši, un tur mums kaut kāds pusotru stundu bija pārtraukums. Tas varbūt man ir attaisnojums, bet mēs bijām priekšā. Tad ja mēs vēl būtu vinnējuši Beļģijas čempionu titulu, tad tā sezona vispār būtu fenomenāla. Pastāst par tām lampām, vai ne? Charleroi plus mums ir kaut kādi plusi, daži jau tur varbūt jau domāju, ka negluži, bet ļoti karsts ārā ir un pilns ar faniem. Un kaut kas notika lampām no karstuma, viņas tā kā izdzis, un tad mēs gaidījām kaut kādu, vai viņas tur remontēja, vai vienkārši viņām bija jāatdziest, es neatceros, bet katrā ziņā pēc tam mēs zaudējām to spēli. Tas bija pie viņiem? Tas bija Charleroi, jā. Sabotāža. Absolūtākā. Un tad es atceros, ka man, ko es vēl atceros, tās sajūtas, ka man bija asars acīs, ka viņi dzied to, kas skan tā We Are The Champions, tā dziesma, ja, kur man nepatīk no tās dienas. Arī tā, ka tu uzvari? Nē, tā, kad tu uzvari, tu viņu nedzirdi. Bet tā, kad tu zaudē, tu to dziesmu vairāk dzirdi. Un tad man bija asars acīs, man likās, ka viss, kas tu tagad notiek, kāpēc tā ir. Bet viņiem bija daudz labāka komanda, daudz lielāku budžetu. Beigās viņi ar tiem spēlētājiem pašiem, Markus Feisons, tāds Rīdiks no NBA. Viņiem, man liekas, ka mūsu komandas budžets bija tā kā viņiem dažiem 2-3 spēlētājiem. Kopā. Es nezinu, vai tas tā ir tagad, kad ir apvienotā Nīderlandes Beļģijas līga, bet līdz tam, un es nezinu, vai tas bija tavā laikā, bet līdz tam šajā starposmā, ja mēs to tā varam nosaukt, viņiem dalās kategorijās klubi ir tie, kam ir vismaz miljons vai vairāk budžets. Tie drīkst spēlēt arī Eiropā. 750 000 vismaz. Tie ir tie up and coming, tie ir tie vidējais līmenis, kas vēl nedrīkst spēlēt Eiropā, bet tā kā... sadalīs pa kastām. Jā, iet uz to, un tad ir zemais līmenis, liekam, 400 000, kas ir tā kā up and coming, kuriem ir tur kaut kādu gadu laikā jāsasniedz tas nākamais līmenis. Tas bija toreiz, vai tu nezini? Nē. Tad principā bija tikai, bet tad bija Beļģijas līga, un es gribētu teikt, ka tā Beļģijas līga bija mazliet vājāka pa Vācijas līgu, toreiz jau Vācijas līga, tagad tā Vācijas līga ir uztaisījusi izrāvienu, protams, bet Beļģija maziņa. Es domāju, tieši tā paša problēma, kas ir Latvijai. Mums vienkārši nav ekonomiskā pamatojuma, kāpēc mums var būt 10 klubi. Bet Beļģijai ir tomēr pamatojums ekonomiski. Jā, bet viņam ir futbols. Un tur nav tā, ka tāpat kā Holandē, tur nav spēcīgi vietējie čempioni, izņemot futbolu. Futbolu mēs ņemam nost. Nosauc man Beļģijā. Kaut kādi dīvainie sporta veidi. Bet tur arī dīvainiem sporta veidiem, lai piedod dīvainie sporta veidi, tur jau nevajag tādu finansējumu. Un tas ļoti lielā primitīvi izklausīsies, ļoti lielā mērā atkarīgs no cilvēku daudzuma. Un katras kompānijas mārketinga budžeta un vēlmēm. Jā, bet Giovanni Bozzi. Jā, tas ir mans treneris, kas man iedeva pārliecību basketbolā. Viņš man viņus sagrāva pirmajā mēnesī vai otrajā. Valdis nesagrāva? Valdis, Valdis bija tāds... Tu jau biji pieredzis pie viņa? Es biju pieredzis pie Valda, un Valds bija pieredzis pie manis noteikti, un nesagrāva. Un plus tu esi vēl mājās, tu aiziet pēc tam to savu Raunsielu, un tu par to basketbolu vairs nedomā, un tev ir skola, un tev cits problēmas, un tu kaut kā aizmirsti. Tur tu esi, tev jau nekā cita nav. Kā tikai basketbols, kas ir ļoti slikta blakna profesionālam sportam. Un, ja tu neesi tur tāds, kas tur interesējās par visu kaut ko, un trenēs 2 reizes dienā un gulda dienas vēl, un ir tikai basketbols, beigās jau tu tur jāņos paliec kaut kad. Bet jā, tāda Giovanni Bozzi, pirmais mēnesis, vai 6. nedēļa, viņš man laika teica, tu esi līderis, tev ir jāmet, tev ir vienalga kāds metiens, tev ir labs metiens, un pamēģināt konto izmest vienalga kādu metienu, un pateikt, vienalga kāds metiens ir labs metiens. Lūk, un viss, es domāju, labi, pārspīlē, vai tur ko tur ārzemnieks vēl kaut kā man tausta. Un vienā dienā mums ir spēle, bet treniņš, es tur nekad neramsīšu. Un